Vai tu kādreiz esi aizdomājies, kāpēc Džaks ir trusis? Kāpēc viņa istaba izskatās tā, it kā tā piederētu mazai meitenei? Vai arī kāpēc viņš ir visvardarbīgākais tēls? Esiet gatavi, jo šajā video mēs analizēsim vistraucējošāko teoriju, kas liks jums ienīst Džaksu. Mēs zinām, ka Džaks ir trusis, taču viņa dizains nav tikai tāpēc, ka tas izskatītos stilīgi vai jauki. Un, ja jūs man jautājat, šis dizains šķiet nedaudz pretrunīgs. Mēs zinām, ka Džaks nemaz nav jauks. Viņš visu laiku kaitina visus un pat sit viņus. Nu, draugi, te sākas interesantais. Ja mēs mazliet padomājam, truši ir dzīvnieki, kas vienmēr bēg. Viņi ir diezgan bailīgi. Un ja mēs visu šo saistām ar Džaksa pagātni, šķiet, ka viņš vienkārši bēg no kaut kā, ko izdarījis pagātnē un kas viņu vajā. Tātad, no kā tad Džaks bēg? Nu, atbilde šķiet pārāk satraucoša. Un visas norādes mēs atrodam viņa istabā. Kad mēs to redzam pirmo reizi, tā ir pilna ar varavīksnēm un spilgtām krāsām. Un interesanta atbilde, ko mums ir sniegusi radītāji par viņa istabas dizainu, ir tāda, ka varavīksne simbolizē to, ka Džaks agrāk bija labs cilvēks, pirms kaut kas traumatisks viņu izmainīja. Tas ir pārāk dīvaini, zinot, cik psihopātisks ir Džaks. Un vēl viena interesanta lieta par šo violeto trusi ir tā, ka viņš diezgan atslēdzās, kad Ragata viņa klātbūtnē runā par savu vardarbīgo mammu. Iespējams, tas viņam atgādina sliktas atmiņas. Varbūt tāpēc, ka viņš piedzīvoja kaut ko līdzīgu. Turklāt kaut kas, kas daudziem varētu šķist diezgan smieklīgs, ir tas, ka Džaks kļūst ļoti nervozs un satraukts, kad tiek pieminēts kukurūza. Bet es nedomāju, ka tā ir vienkārši jociņš. Drīzāk es domāju, ka šīs bailes varētu nākt arī no šī pārdzīvojuma, kas notika viņa pagātnē. Tātad, savienojot viņa istabu ar violeta truša dizainu un šīm interesantajām detaļām par Džaksu, viss norāda uz kādu slēptu patiesību, kas notika ar kādu bērnu. Un šīs lietas varētu būt saistītas ar briesmīgu traumu, kas notika pirms digitālā cirka. Un ņemot vērā šos diezgan krāsainos un bērnišķīgi izskatošos elementus, šķiet, ka tie ir saistīti ar šo mazo bērnu. Iespējams, lai kas arī nebūtu noticis ar šo bērnu, Džaks nespēja tam stāties pretī un nolēma bēgt un paslēpties kukurūzas laukā. Bet ko tad Džaks izdarīja, lai bēgtu šādā veidā? Ko Džaks nodarīja šim mazajam? Iespējams, jūs jau zināt atbildi, ņemot vērā to, ko mums parādīja 7. sērija. Tātad, Džaksa panikas lēkmes laikā mēs iegūstam dažas atmiņas no reālās pasaules. Ja mums izdodās apstādināt tieši īstajā brīdī, varam atrast detaļas, kas mums atklāja diezgan daudz informācijas par to, ko Džaks ir izdarījis. Pirmais atmiņu uzplaiksnījums mums rāda kādu, kurš naktī brauc cauri apkaimei. Mēs arī redzam, ka ceļa malā ir ātruma ierobežojuma zīme. Tā atrodas blakus citai zīmei, uz kuras rakstīts "Bērni spēlējas". Pēc tam, nākamajā atmiņu uzplaiksnījumā, mēs varam redzēt spožu gaismu tālumā. Izskatās, ka tās ir automašīnas priekšējās gaismas. Ņemot vērā visu šo, teorija liecina, ka visticamāk Džaks brauca pārāk ātri un notrieca kādu. Visticamāk bērnu. Tas, ņemot vērā norādi, ko mums deva viena no atmiņām, un ja ņemam vērā, ka viņas istaba izskatās pēc mazas meitenes istabas, un viņas izskats atgādina plīša rotaļlietu, viss sāk iegūt lielu jēgu. Tātad, vai Džaks notrieca mazu meiteni, un viss cirks ir tur, lai viņam to atgādinātu? Viss liecina, ka tā ir, draugi. Jo, zinot Džaksu, viņš droši vien satraucās, kad saprata, ka ir notriecis mazu meiteni, un tā vietā, lai viņai palīdzētu, viņš vienkārši aizgāja un atstāja šo meiteni. Iespējams, tā ir atmiņa, kas viņu visvairāk vajā. Tāpēc, kad viņš ienāca cirkā, viņš to izdarīja violeta truša veidolā. Iespējams, tāpēc, ka meitenei tajā brīdī, kad Džaks viņu notrieca, bija līdzīga plīša rotaļlieta. Un šī violetā truša plīša rotaļlieta bija pēdējais, ko Džaks redzēja no mazās meitenes. Un tagad tam būtu jēga, kāpēc viņas istaba ir pilna ar varavīksnēm un ļoti skaistām krāsām. Turklāt, ja mēs rūpīgi apskatām pārējo personāžu istabas, tās visas ir izveidotas, lai viņu mocītu. Zūbles istaba ir pilna ar spoguļiem, un viņai nepārtraukti jāskatās uz sevi un jātiek galā ar savu ķermeņa dismorfiju.
Tātad, Džeks būtu spiests tikt galā ar visām šīm mazās meitenes lietām, kas viņam atgādina par lielāko kļūdu viņa dzīvē. Bet ar to tas nebeidzas. Ir vēl viens veids, kā uz to visu paskatīties, un, kad tu par to kārtīgi padomā, tas kļūst vēl briesmīgāk. Ne tikai tas, ka Džaks aizbēga pēc notikušā, bet arī pēc sadursmes notika vēl viena avārija. Kaut kas tik spēcīgs, ka viņa ķermenis reālajā pasaulē kļuva pilnīgi nelietojams. Šī jau ir murgaina traģēdija, jo tad cirks nebūtu tikai emocionāla bēgšana, tas burtiski būtu vienīgais, kas viņu uztur pie samaņas. 7. sērijā mums jau tika atstāta svarīga norāde par C un A kapsulām, kur ķermeņi paliek dzīvi, kamēr prāts atrodas cirkā. Tā nav tikai vienkārša sakritība, tas drīzāk bija veids, kā uzturēt šos ķermeņus dzīvus. Un, kad to sasaisti ar Džaksu, sāk parādīties lietas, kas iepriekš šķita dīvainas, bet tagad iegūst jēgu. Piemēram, viņa runas veids. Vai drīzāk, viņas klusēšana. Viņa gandrīz nekad never vaļā muti, viņas mute vienmēr ir aizvērta, it kā tas nebūtu tikai daļa no viņas dizaina, bet gan ierobežojums. Un šeit teorija kļūst ļoti, ļoti dīvaina. Jo ja viņas īstais ķermenis ir bojāts, ja viņa ir atkarīga no kāda veida elpošanas atbalsta, tad viņas avatārs varētu to atspoguļot. Ne burtiski, bet simboliski. It kā pat cirka iekšienē būtu lietas, ko viņa vairs nevar darīt, kas šajā gadījumā būtu atvērt muti. Un ko teiksiet par to pastāvīgo joku, kurā viņai norauj ādu? Varbūt tajā tik spēcīgajā sadursmē Džaks guva kādu apdegumu vai kaut ko tādu, kas atstāja viņu ar vietām bez ādas. Tagad, ņemot vērā to, ko redzējām 8. sērijā, šķiet, ka cirks viņus nevis aiztur, bet acīm redzot ir uzbūvēts tā, lai viņi tur paliktu, kamēr ārā notiek kas cits. Tie nav vienkārši nejauši negadījumi. Drīzāk kāds vai kaut kas visu šo kontrolē. Un tas padara Džaksa situāciju vēl sliktāku, jo tagad tas vairs nav tikai kāds, kurš slēpjas, bet gan kāds, kurš iespējams pat nevarētu atgriezties, pat ja vēlētos. Tātad, ja tu visu šo saliec kopā, teorija izskatās šādi. Džaks izdara kaut ko neatgriezenisku, krīt panikā, bēg, atrod izeju un to izmanto neapdomājot. Bet šī izeja viņu neatbrīvo, tā iesloga viņu kaut kur citur, vietā, kas pastāvīgi atgādina par izdarīto, kamēr viņa ķermenis reālajā pasaulē paliek iesprostots, mākslīgi uzturēts ar aparātiem. Un pats smagākais ir tas, ka pat ja viņš tagad vēlētos ar to saskarties, visticamāk jau ir par vēlu, jo viņš neizvēlas starp palikšanu vai aiziešanu, viņš ir iesprostots starp cirku un reālās pasaules atmiņanām. Tāpēc viss cirkā viņam šķiet tik personisks, un tāpēc viņš mēr cenšas izvairīties no savas realitātes, lai aizmirstu to, kas ir ārpusē. Un ņemot vērā to, ko mums atklāja 8. sērija, mums jau ir diezgan precīzs priekšstats par to, ko izdarīja Džaks. Ko jūs domājat par šo teoriju? Vai jūs ticat, ka Džaks tiešām notriec mazo? Mēs lasīsim jūsu komentārus.